Vasara Latgoles reģionālās televīzijas diskusiju ierakstā runāja Latgola. Pēc aktivitātēm un pasaukumiem Bogota goda Rēzeknē ir dagojis laiks atsevērtīs paveiktu. Itūgod Rēzekne bija Latvijas jaunatnes galvaspilsēta, pulcējot jauniešus uz visādiem pasaukumiem i iniciatīvom. Viens no gaidētākajiem momentiem bijis arī jauniešu festivāls Kūpums, kas kopā pulcējas jauniešus no visas Latvijas. Tok tas ir arī laiks, kā porunot nav viņa sasniegumus, bet arī tu, kā jaunieši patiesi jūtās Rēzeknē i Latgolā. Vai jiem ir pieteikamas īspējas, vai jūsu balsi tiek sadzirdēti, i vai jī paredz savu nākotni Rēzeknē i Latgaļā. Kas ir tamā godā ir izdevis, ko vēl trūksti, kas ir pats galvenais, kāds mantojums paliks pēc jaunatnes galvaspilsētas goda noslēguma. To porunāsim šodien dienas diskusijā. Iz sarunu īsarotuši jauniete Kristiāna Parise Šķēle Brokāne. Sveicinoti! Sveiki! Un jaunīts Mārtiņš Mikažāns. Sveicinoti! Asali! Un Austrumbaltijas radošu pakalpojumu centra Zeimļus direktora Līga Springa. Sveicinoti! Jā. Runājot, kā jau minēju, Rēzekne ir bijusi jaunatnes galvaspilsēta itū gadu. Varbūt jūsu pašu skats sākot ar jauniešiem, kā jūs vērtējat Rēzekni, kā jūs vērtējat godu, kad Rēzekne bija jaunatnes galvaspilsēta, kā vispār tas bija pavadēts, vai jūtat, ka bija padarīts vērtīgs darbs, kā tas norisinājās? Mārtiņ, varbūt sāksim ar jūsim. Manuprāt, gads ir aizvadīts diezgan darbīgi. Protams, ir notikuši vairāki pasākumi, taču vēl arī ir plānoti citi gada noslēgumā. Kopumā Rēzekne ir kļuvusi atpazīstamāka. Tās vārds ir izskanējis visas Latvijas mērogā, arī jaunieši Rīgā interesējas par Rēzeknes jauniešu galvaspilsētas aktivitātēm, iespējams arī apmeklēja kādu. Kā tu pats iesaistējies, varbūt, kāda bija tava loma cauri godam? Kāds jaunīts tu esi, kā tu sevi raksturotu kā aktīvu? Es sevi raksturotu noteikti kā aktīvu jaunieti, lai gan studēju Rīgā, arī Rēzeknē esmu diezgan bieži. Piedalījos arī vairākos pasākumos, bija prieks satikt arī redzētas sejas un arī citus aktīvus jauniešus, taču gribētos, lai vēl vairāk jauniešu iesaistās aktivitātēs un kļūst par pilsoniski aktīviem jauniešiem. Kristiāna, kā tu vērtēji Rēzekni kā Latvijas jaunatnes galvaspilsētu? Kāds bija tas gads? Es teiktu, ka šis gads noteikti ir bijis ļoti enerģisks, radošs. Piekritīšu Mārtiņam, ka ļoti darbīgs un piepildīts. Gada laikā noteikti ir bijuši ļoti daudz pasākumi, kur jauniešiem ir bijušas iespējas izmēģināt kaut ko pirmo reizi, kaut kur iesaistīties vairāk un iepazīties ar jauniešiem ne tikai no Rēzeknes, bet arī no blakus pašvaldībām, kā arī tomēr no visas Latvijas. Gada laika aktivitātes ir bijušas ļoti dažādas, bet lielākais laikam nopelns šoreiz ir Eleonorai Ivanovai, kur ir tā kā plānojusi, ieciklējusies, organizējusi šīs aktivitātes, jo ir izveidota arī darba grupa, un darba grupas ietvaros ir saistītas kopā dažādas pašvaldības struktūras. Katram tika uzdots savs uzdevums, un es varu runāt par to uzdevumu, kurš tika uzdots mums. Mums bija tas, es teiktu, ka gods izstrādāt vizuālo noformējumu un sociālos tīklos stāstīt, kas notiek, kad notiek, kādas aktivitātes būs plānotas, kas sagaidāms, un tā kā aicināt arī citas pašvaldības apmeklēt mūsu pasākumus. Bet jebkurā gadījumā gads nav noslēdzies, un vēl līdz gada beigām gan mūsu pašvaldības jauniešiem, gan Latgales un arī visas Latvijas un starp citu arī Baltijas valstis arī jau ņēma šo piemēru no Latvijas, un arī viņas plāno pie sevis organizēt tādu pasākumu kā jauniešu galvaspilsētas konkurss. Un arī viņus mēs noteikti aicinām ciemos un gaidām vēl uz tām aktivitātēm, kuras notiks vēl šī gada ietvaros pie mums tepat vien Rēzeknē. Kā jūs, kā vadītāji, vērtējat to interesi jauniešiem tieši ar to titulu, vai ir izdevies piesaistīt vairāk jauniešus, vai jaunieši ir palikuši aktīvāki, vai jiem ir vairāk idejas, iniciatīvas?
Es teiktu, ka iniciatīvu ir ļoti daudz. Viņu ir bijis arī pirms tam ļoti daudz, bet atkal šeit viss atsparās gan finansējumā, gan arī kādas ir tās idejas. Vai nu tās ir kaut kur tepat vietējā un lokālā līmenī īstenojamas, vai arī atkal tā kā globāli viņi vēlas īstenot. Bet mēs esam iepazinuši jauniešus un tā kā aplūkojuši viņu idejas varbūt tā kā no cita skatu punkta. Pirms tam viņi varbūt bija nedaudz kūtrāki un kautrīgāki, bet tagad es domāju, ka šis tituls ir parādījis, ka ir jāuzdrīkstās, ka noteikti ir jārunā, jāpiedāvā savas idejas, jo noteikti ir kāds, kurš viņas sadzird. Un tieši tāpat arī gatavojot pieteikumu. Pieteikums tika gatavots, izejot no tām idejām, ko jaunieši vēlas redzēt pie mums Rēzeknē. Runājot par vienu no gada galvenajām notikšanām, kas arī jau pat ir aizvedēta, festivāls Kopums. Kā jūs vērtējat, kā festivāls ir aizvedēts, ko jaunieši ir ieguvuši pēc festivāla, kādi pasākumi tika bija, kā jaunieši aktīvi piesaistījās un kāds ir varbūt tas nākotnes skats, ko jaunieši var paņemt pēc kopuma, un arī, protams, kas nākamgad būs jauniešu galvaspilsēta. Mārtiņ? Festivāla Kopums es raksturoju kā vietu, kur satiekas visi aktīvie jaunieši. Man bija gandarījums un arī prieks redzēt arī citos projektos iesaistījušos arī jauniešus, kas ir atbraukuši 12. augustā uz Rēzekni, un viņiem ļoti patika mūsu Olimpiskais centrs Rēzekne. Taču jāsaka, ka gaidīju vairāk jauniešu skaitliskā ziņā šī kopumā, jo arī viesi izteica zināmu kritiku, ka viņi domāja, ka Rēzeknē ir vairāk aktīvāku jauniešu, jo tomēr jauniešu galvaspilsēta tā, ka mums vēl ir uz ko tiekties, ir ko darīt, bet tiešām pasākums bija brīnišķīgs, arī mūziķi spēja aizraut publiku, un arī ļoti patika radošās darbnīcas, kur bija ļoti daudz un tika pārstāvētas daudzas jomas. Jaunieši varēja uzzināt arī par karjeras iespējām, dažādām biedrībām. Domāju, aktīvi jēgpilni pavadīt laiku. Kristiāna, kā tev sanāca pavadīt festivālu? Es teiktu, ka festivāls tomēr ir tā vieta, kur satiekas līdzīgi domājošie, un tā ir vieta, kur jaunietis var, teiksim, sajust to sajūtu, ka viņš nav viens un ka ir apkārt ļoti daudz cilvēku, kuri ir ar līdzīgām interesēm. Noteikti tā ir vieta, kur tu uzzini vairāk par savām iespējām un ko tu patiesībā vari darīt. Jo patiesībā, jā, Rēzeknē arī ir salīdzinoši ļoti daudz iespēju projektu, runājot arī par to pašu izglītības un interešu centru Zemļus. Arī tur ir ļoti daudz aktivitātes un nodarbības, kur noteikti ik katrs atradīs sev kaut ko interesējošu, bet kopumā bija arī, teiksim tā, organizācijas kopumā no visas Latvijas. Līga. Kāds ir jūsu skats uz festivāla Kopums? Varbūt cik apmeklēts tas bija, cik pašvaldības, ja tā var teikt, apmeklēja festivālu un kā vispār, kāds tas tai sajūta un skats pēc padarītā? Tika aicinātas visas Latvijas pašvaldības piedalīties, apmeklēt festivālu, bet, protams, visas nespēja atsaukties un nespēja ierasties, bet kopumā festivāls bija apmeklēts. Piekritīšu arī Mārtiņam, kurš norādīja par apmeklētāju skaitu. Jā, mēs gaidījām, ka būs lielāks apmeklētāju skaits, bet mēs arī apzināmies to situāciju, varbūt, ka pirmkārt tā ir darba diena, tie ir laikapstākļi, un daudzi arī tā kā uzskata, ka tomēr tas ir diezgan tāls ceļš, ko mērot uz Latgali, un izvēlās varbūt apmeklēt kādus citus pasākumus, kas ir tuvāk viņu dzīves vietai. Bet mēs novērojam, ka tika pārstāvēta ļoti liela daļa Latvijas pašvaldību, un jaunieši tiešām bija arī ieinteresēti tajās aktivitātēs. Un, manuprāt, šeit ir tas svarīgākais, ka viņi spēja novērtēt saturu, spēja novērtēt piedāvātās iespējas, un es domāju, ka katrs, kurš piedalījās pasākumā un apmeklēja pasākumu, priekš sevis kaut ko tomēr atrada un paņēma to svarīgāko. Runājot arī par jauniešiem un par to dzīvi pašā pilsētā, Rēzeknē un arī kopumā ar skatu uz Latgali, kā varbūt ir būt jaunam cilvēkam šodien Rēzeknē?
Kā jūs jūtaties, dzīvojot un darot aktīvas lietas, vai jums kaut kas trūkst, vai prasētos vēl kaut kādas iniciatīvas un kaut kādas iespējas? Kā ir būt šodien jaunītim Rēzeknē? Mārtiņ, varbūt jūs skats uz to. Šis ir ļoti interesants jautājums. Neparasti, būt neparasti, jo tā kā dzīvojam ļoti etniski bagātā pilsētā, protams, ir ļoti daudz kopienu, un es domāju, ka mums vēl vajag saliedēt šo sabiedrību Rēzeknē, bet runājot par jauniešiem, man ir prieks, ka ir tāda jauniešu daļa, kas iesaistās daudzos pasākumos, un viņus var arī satikt, un tad mēs arī tīkalojamies, un arī kļūstam par draugiem. Bet kā trūkst Rēzeknē, ja mēs runājam par tādām praktiskām iespējām, kas būtu arī jauniešiem ļoti liederīgas, tad tas varētu būt vasaras nodarbinātība jauniešiem, ko šobrīd, diemžēl, finansiālās situācijas dēļ nevar pašvaldība nodrošināt, jo pirms pāris gadiem arī es tādā programmā esmu piedalījies un arī vasarā guvis pirmo darba pieredzi, kas pašvaldībai būtu šobrīd jāpārvērtē, jāizskata arī šis jautājuma aspekts, un arī bija jauniešu iniciatīvu projekti, kur jaunieši varēja rakstīt savas vēlmes, savu vīziju, ko viņi vēlas, un tad arī to tādā veidā arī pilnveidot projektu rakstīšanas prasmes, uzrakstīt projektu, to izvērtē pašvaldība un arī darba grupas, un tad arī saņem to finansējumu un realizēt. Lūk, un tā šobrīd nav finansiālās situācijas dēļ, un es domāju, tas arī ir viens no trūkumiem, bet, manuprāt, pats būtiskākais trūkums tās ir darba vietas, jo, ja mēs runājam par spēcīgiem un attīstītiem reģioniem, tad tas ir darba vietas, gan arī īres nami dzīves vietas trūkums. Tomēr, jā, protams, var atrast, bet es domāju, ka lielā mērā tās ir ļoti tikai daži atsevišķi gadījumi, kad jaunieši var atrast sev dzīves vietu par viņiem pieņemamu summu. Ite ir taida sirsnība, īsmīlība. Latgolas ļauds, es domāju, ir sirsnīgākie cilvēki visā Latvijā. Par to gribas ite dzīvot, būt, atsateistēt. Kristiāna, kāds ir tavs skats uz Rēzekni kā pilsētu? Es teiktu, ka ļoti pozitīvi, jo tomēr šeit ir ļoti daudz arī aktīvu foršu jauniešu, un it īpaši tādos dažādos festivālos un pasākumos, kuri Rēzeknē ir notikuši, kur tiešām satiekas jaunieši. Es teiktu, patiesībā ir forši saukt sevi par rēzeknieti, jo tomēr Rēzekne ir Latgales sirdī. Tu arī pieminētu to, ka mums ir Zeimuļs, Latgales vēstniecībā Goras olimpiskais centrs, kas tomēr arī ļoti jauniešus piesaistā, un arī tās ir tās vietas, ar ko mēs rēzeknieši varam lepoties, un neapšaubām arī ar mūsu geogrāfisko izvietojumu Latgalē, jo tomēr arī uz Rēzekni brauc gan mācīties, gan arī apmeklēt pasākumus no visas Latgales. Tāpēc ir prieks par mūsu, kā jau teica Kristiāna, Latgales sirdi. Bet tomēr nevaru nepavaicot, Kristiāna, kāds ir tavs skats par to, kas Rēzeknē trūkst? Mārtiņam bija tāda diezgan skaidra vīzija. Kas ir tos tēmas, kas tevi varbūt nedaudz satrauc, kas trūkst jauniešiem? Piekritīšu, jā, Mārtiņa runātais arī patiesībā ļoti svarīgi, bet tā kā no drusku jaunākas auditorijas, tā kā vairāk jauniešu vidū, es teiktu, ka tas, ko esmu dzirdējusi no vienaudžiem un jauniešiem apkārt, ir tas, ka trūkst vairāk tās vienas vietas, kur jaunieši var savākties, runājot par to pašu blakus pašvaldību, kas ir tā pati ciemats Kaunata. Mazs ciemats, bet pat tur ir izveidots jauniešu centrs, kur jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku, satikties ar draugiem, kaut vai to pašu spēlēt spēles, dalīties ar idejām un pavadīt brīvo laiku, tad Rēzeknē es teiktu, ka jā, mums ir Zeimuļs,
mums ir jauniešu istaba, bet vai vasaras sezonā kāds baigi apmeklē un tur iet, es teiktu drīzāk, ka īpaši nē. Un man liekas, ka pietrūkst tās vienas vietas, telpas vai ēkas sajūtas, kur tiešām ir šie jaunieši, kur viņi var pavadīt savu brīvo laiku. Un, teiksim tā, bieži parādība ir tas, ka jaunieši satiekas parkos, pastaigājas kaut kādās kafejnīcās pavada laiku. Bet tomēr es teiktu, ir tā viena tā kā problēma, ka nav tieši tās vienas vietas, kur ir tieši, teiksim tā, kur tu jūties kā savējais, kur tu jūties kā jaunietis un kur tu jūties piederošs. Tev varbūt prasīt uz kaut ko tādu ne tik formālu, kaut kādu neformālu vītu? Es teiktu, ka drīzāk tā kā, jā. Līga, bet jūs tomēr ikdienā darat ļoti lielu un vērtīgu darbu, lai jauniešus piesaistētu un dotu viņiem pēc iespējas vairāk iespēju. Kāds ir jūsu skats šodien uz Rēzekni kā pilsētu un kas ir tas, ko jūs novērtējat, kas ir labi un kas varbūt ir arī jūsu tādas idejas un lietas, kas varētu būt uzlabotas? Laikam jāsāk ar to, kas ir labi. Laba ir ļoti daudz, un to nebūs iespējams uzskaitīt, bet visa pamatā vienmēr ir cilvēks. Tā kā mums ir fantastiski cilvēki, mums ir arī ļoti labi speciālisti, protams, daudzās jomās viņu trūkst, un ir nepieciešamas papildus rokas arī pie mums Zeimulī, arī pašvaldībā, bet ir jāsaprot, ka resurs ir tāds, kāds viņš ir, un ir jāstrādā un jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā ne tikai mūsu pašvaldība, bet ir jāizrāda arī pašiem iniciatīva. Un mēs arī Zeimulī, un es kā iestādes vadītāji, mēs to cenšamies darīt. Mēs cenšamies iesaistīties Erasmus projektos, uzrunāt sadarbības partnerus ārzemēs. Tas atkal paver citas iespējas. Jautājums jūsiem, vai jūs redzat savu nākotni, vai jūs redzat labu nākotni Latgaļā, vai jūs domājat, ka te ir perspektīva vīta, kur tomēr attīstīties un ka aizbraukšana nav tāds vieglākais risinājums? Mārtiņ, kāds ir tavs skats uz to jautājumu? Es ceru uz perspektīvām šeit Latgalē, taču noteikti vēl daudz ko pilnveidot. Kāpēc jaunieši izvēlas doties prom? Te laikam ir jāiezīmē tādi aspekti, kā mūsu Rēzeknes tehnoloģija, RTU, Rēzeknes akadēmija nepiedāvā tik plašu un daudzveidīgu studiju klāstu. Noteikti arī darba vietu redzamais trūkums, cilvēku arī resursu trūkums to iezīmē. Protams, arī jaunieši grib jaunu pieredzi. Tas nav slikti, kā dodas kaut kur citur studēt. Galvenais ir, kā piesaistīt un kā mēģināt noturēt, lai viņi atgriežas Latgalē, Rēzeknē. Un es domāju, ka ir jāņem arī piemērs no citām pašvaldībām. Noteikti arī nākotnē šobrīd varbūt tas pilnīgi neiespējami, bet es domāju, ka ja visu efektīvi plānot, to var izdarīt, jeb ieviest kaut kādas stipendijas, kas, piemēram, pēc studiju beigšanas Rīgā noteikti tā kā liktu atgriezties Rēzeknē un varētu arī tos aktuālās vakances un citas vietas, kur strādāt, aizpildīt. Bet vai tev uz ito brēžu sajūtam ir sajūta, ka pabeidzot savu studijas Rīgā, tu varētu atgriezties Latgaļā, darīt kaut ko itos puses labā? Es no visas sirds, protams, vēlētos atgriezties, bet pašlaik 2026. gadā, šobrīd tagad, es laikam teiktu, ka diez vai. Jo es uzskatu, ka pašlaik tāda situācija, kad, kā minēju, arī ar darbu nav tik labi. Bet es arī vēlos gūt citur pieredzi, lai atgrieztos ar bagātāku bagāžu uz Rēzekni un arī ieviestu kaut kādas pārmaiņas. Šobrīd, diemžēl, laikam nē. Kristiāna, varbūt tu esi domājis par savu nākotni itamā pusē? Es esmu domājis, jā. Manuprāt, tā kā visbiežāk jaunieši arī tomēr tā kā aizbrauc no pilsētas pēc vidusskolas vai mūzikas vai profesionālās izglītības iegūšanas. Parasti esmu dzirdējis no vienaudžiem, ka no variantiem tās ir
protams, palikt Rēzeknē un studēt šeit, iespējas tajās skolās, kur ir piedāvāts. Tad noteikti blakus pilsētas un arī ir dzirdēts par ārvalstīm. Piekritīšu Mārtiņam, ka problēma no daudziem, ko esmu dzirdējusi, ir tas, ka programmas ir pārāk mazas un netiek piedāvātas visas iespējas un profesijas, kurās vēlētos studēt. Piekritīšu arī par to, ka svarīgi arī radīt vairāk kvalitatīvu un jauniešiem tā kā darba iespējas, tāpēc, ka runājot arī par to pašu vasaras darbu, arī esmu saskārusies ar problēmu, ka ir ļoti daudz jauniešu un ļoti daudz cilvēku, kuri vēlētos tā kā izmēģināt sevi darbā, bet cilvēku ir vairāk nekā vakanču. Un tāpēc līdz šim brīdim ir ļoti daudz jauniešu, kuri tomēr nestrādā, jo vienkārši ir ļoti, ļoti liels grūtības atrast darbu. Taču es uzskatu, ka ja jaunietis pēc studijām redz, ka Rēzeknē tomēr var veidot karjeru, nopelnīt savu nepieciešamo un palikt, teiksim tā, vidē un dzimtajā pilsētā, kuru viņš zina, tad noteikti iespēja, ka viņi atgriezīsies, noteikti paliek arvien lielāka. Es kā jaunieti noteikti arī laikam tomēr piekritīšu Mārtiņam, ka es pēc savām studijām vidusskolā arī dotos citur studēt, jo es šeit, diemžēl, neredzu tik daudz iespēju, to runājot tieši par studēšanu. Bet es domāju, ka noteikti pēc studijām varētu būt iespēja, ka es tomēr atgriezīšos un meklēšu tā kā iespējas Rēzeknē. Bet neizmirsīsim arī par to, ka, man liekas, ļoti liels iemesls, kāpēc jaunieši tomēr izvēlās doties studēt un mācīties citviet, ir vēlme justies vairāk neatkarīgam un patstāvīgam, vēlme ātrāk pieaugt un iespējams nomainīt vidi, jo mazā pilsētā uzsākot studēt vai mācīties citur, tu nespēsi tik ļoti sākt visu no jauna kā citviet. Jo tomēr piekritīsim tam, ka citviet tevi neviens nepazīst, tu sāc visu kā no baltas lapas. Šeit tev tomēr jau ir tā vēsture, un man liekas tā vēlme, ko pēc kā ļoti daudz jaunieši tiecas, ir tā vēlme sākt visu no jauna un mēģināt vēlreiz. Esam straujiem soļiem pietuvojušies mūsu sarunas noslēgumam. Un tad runājot par tādiem fināla vārdiem, Līga, varbūt no jūsu puses, kādai būtu jābūt Rēzeknē, piemēram, pēc 5 gadiem, lai jaunītis gribētu te atsagrīstīs un lai jauniešiem būtu kur atsagrīstīs un lai viņiem būtu iespējas un arī, protams, darbs un nodrošināta dzīves vieta. Kādas ir varbūt tos galvenos lietas, kas būtu jāuzlaboja tomēr pilsētai un arī novadam? Ļoti labs jautājums. Ļoti interesants jautājums. Es par to bieži domāju. Īpaši jau strādājot arī Zeimolī un saskaroties ne tikai ar pašiem mazākajiem, bet arī ar jauniešiem. Un vērojot un arī klausoties, ko runā jaunieši šodien studijā, ļoti bēdīgi, jo abi no jauniešiem neredz iespēju, tā kā vismaz pašlaik, ka viņi nevēlētos tā kā varbūt tiešām atgriezties. Un, protams, tas saistīts ar dažādiem varbūt iemesliem, bet un galvenais, es pazīstu abus jauniešus. Es viņus vēroju no malas, viņi ir spējīgi, viņi ir ļoti iedvesmojoši, tiešām fantastiski jaunieši Rēzeknē, un mums tādu ir ļoti, ļoti daudz. Un kam būtu jāmainās, man pat ir grūti spriest tā uzreiz. Es domāju, ka ikdienā laikam vairāk ir tiešām viņi jādzird un jāsaklausa pat tās mazākās, varbūt viņu kaut kādas idejas vai iespējas, ko un kā viņi varbūt paši vēlētos iesaistīties un attīstīties. Un, mums ir jāpievērš tam uzmanība. Tiešām, ja viņiem pat nav iespēja vasaras laikā piedalīties un pārbaudīt kādas savas darba spējas vai arī paskatīties kādas profesijas tā kā aizkadrā, par ko mēs varam runāt. Jā, es domāju, mums ir jāsāk ar to, mums ir jāparāda, cik daudz iespēja ir mūsu dzimtajā pilsētā, mūsu Rēzeknē, ko viņi šeit var darīt, kā viņi var attīstīties un kāds varētu būt viņu pienesums. Jo 5 gadi tas ir īstenībā, varbūt reizēm tā, kad mēs atskatāmies, liekas,
ka ļoti ātri tas laiks skrien, bet 5 gadi tas ir ļoti ilgs laika posms. Mums ir ļoti daudz ko darīt, un es redzu, ka pēc 5 gadiem mums ir attīstījusies fantastiska pašvaldība, un pašvaldībā atgriežas abi šie fantastiskie jaunieši, lieliskie jaunieši, un noteikti strādā savā profesijas jomā, jo arī to mēs ļoti bieži novērojam, ka cilvēki tā kā pamet savu dzimto vietu, iegūst profesiju, atgriežas, un viņi nespēja atrast tā kā darba tirgu sev atbilstošu profesiju. Es redzu, jā, ka tomēr mēs esam palikuši tādi atvērtāki un ar jauniešiem piepildīta un uzlādēta pašvaldība. Tā kā pēc 5 gadiem tiekamies Reizeknē. Kaut kā tā. Vai pašvaldībā vispār būtu vairāk, jo es saistās, kāds ir tas jūsu viedoklis, visu 3 viedoklis līga? Tā kā darbā ar jaunatni? Jā, ar īspējām jauniešiem vai tomēr īt pretī kaut kā un... Iet, noteikti iet. Arī šajā situācijā viņi cenšas meklēt kaut kādus risinājumus, cenšas savās iespēju robežās kaut ko darīt. Tas ir normāli. Un mēs visi arī saprotam, ka, protams, ir jāpaiet kaut kādam laika posmam. Mēs nevaram tagad un papildus jaunatnes darbiniekus tā kā uzņemt un nodarbināt. Bet tas, ko mēs varam darīt tagad, mēs varam meklēt tos ceļus, kā mums iesaistīt jauniešus, kā mums uzklausīt viņu tā kā domas. Varbūt tiešām ir jāmaina tas, kā mēs gadu no gada strādājam. Ir jāmaina pasākumi, kuri mums notiek gads no gada, tā kā nemainās. Ir jābrauc un jāiegūst pieredze citās pašvaldībās, ir jāiegūst pieredze un jāpaplašina savus redzes loks ārpus Latvijas. Un visas tās fantastiskās zināšanas ir jāatved un jāpielieto šeit pie mums Reizeknē. Jo tiešām arī paldies mūsu sadarbības partneriem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai. Ir tik daudz fantastisku iespēju doties ārpus Latvijas. Man liekas, arī jūs esat izmantojuši iespēju un devušies kādā no projektiem. Jā. Tas atver tā kā to redzesloku, parāda, ka hei, bet mēs varam darīt arī tā. Mums ir jādara jau tas, ko mēs varam izdarīt tagad. Jā, mums tiešām ir kaut kas jāmaina, jo viens un tas pats modelis, kā mēs strādājam ikdienā ar jauniešiem, tas nestrādās. Tas ilgi nestrādās vairs. Absolūti, jā, piekrītu. Es domāju, ka noteikti arī ir jāveicina sadarbība jauniešu domai, Reizeknes valsts pašvaldības domas deputātiem, jāuzklausa, jāicina varbūt uz kādām darba grupām, jādzird jauniešu viedoklis vēl vairāk. Tāds ir mans. Protams, viss nav tik slikti arī Reizeknē, bet ir jāmainās, ir jābūt atvērtākiem un uz izaugsmi vērstiem. Es piekrītu iepriekš, ko minēja gan Līga, gan Mārtiņš par to, ka jā, pašvaldībai būtu jāuzklausa jauniešus, bet, manuprāt, runa arī neiet tikai par pašvaldību. Es teiktu, ka ļoti liels faktors ir arī tā atgriezeniskā saite, jo tomēr, ja pašvaldība tā kā dot jauniešiem iespējas, resursu un visu pārējo, tad tomēr jauniešiem arī būtu tā kā jāizmanto tas un, teiksim tā, jāizvirza savas iniciatīvas, jāizmanto iespējas, jo ja tev tiek dot tā iespēja, bet tu tā kā pasaki paldies, bet tomēr no tā atsakies, tad arī ko jaunieši var prasīt, ja viņi tā kā paši nevēlas iesaistīties, un tad, teiksim tā, mans ieteikums arī jauniešiem un saviem vienaudžiem ir ne tikai saskatīt tos mīnusus un negatīvās puses, kas ir pašvaldībā un Reizeknē vispār, bet arī spēt saskatīt tos plusus un visu to, ko pašvaldība jau līdz šim piedāvā un ko iespējams mēs ne līdz galam izmantojam. Tad tas secinājums būtu teikt, ka abām pusēm ir jābūt līdzvērtīgi aktīvam, un tad rasīs arī kaut kādas iespējas. Jā, šobrīd sacēšu paļdis par mūsu sarunu, un mūsu itos dienas gosti bija jauniete Kristiāna Parisa Šķēle-Brokāne, jaunīts Mārtiņš Mikažāns un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zēmeļus direktore Līga Springa. Paļdis, kas sekoja leidza, droši dalīs ar īrakstu, ar pārdomām komentāros un tiekamies pēc nedēļas.